Jaunums Premium Optika, vēl viens foršs apskats no ražotāja Pard Leopard. Pilnīgi jāsaka ar atskaņām. Pard Leopard. Apskatīsimies, kas mums ir iekšā, salīdzināsim specifikācijas un paskatīsimies, kas ir kopīgs un atšķirīgs modeļiem šajā sērijā. Protams, dodamies dabā un testējam, cik mēs tālu ar šiem monokļiem spējam ieraudzīt. Ja tev ir grūti izvēlēties termomonokulāru, tu zini, ka mēs tev palīdzēsim. Mums ir pieredze un viedoklis, kas ir interesants no katra ražotāja, kas ir vairāk piemērots vienam vai otriem apstākļiem, tāpatām arī izdevumiem. Nu ko, ņemam seņotāju nazīti, taisam vaļā un skatāmies, ko tad Pard Leopard mums piedāvā. Hop. Skaista matēta kaste, taisām ar tādu foršu ļipiņu uz magnētu, manuālis, omīgais zamš, kas vienmēr ir Pard ražotājiem iepakojumos, pati termokamera. Aksesuāra kastīte, datu vai uzlādes kabeli, CT USB 2, kakla siksniņa. Skatos, nav līdzi čekuliņa, acīm redzot, Pard ražotājiem likās, ka nav nepieciešams. Ņemam ārā visas un salīdzinām kopējās un atšķirīgās lietas. Pard Leopard. Monokulārīts, kas pārsteidz ar savu izmēru. Teikšu godīgi, pirmo reizi manās rokās, kas man ļoti pārsteidz ierīces izmērs. Un tas ir tiešām ļoti kompakts. Es teikšu tā kā kabatas lukturīts aptuveni. Varbūt arī tāpēc komplektācijā neliek čehuli, jo viņu var ielikt, man liekas, jebkurā kabatā. Gan platuma ziņā, dziļuma ziņā viņš ir ļoti kompakts. Šeit tad mums ir silikona distancer gumija, ventilējuma dioptrija, viss skaidri saprotams. Sānos mums tā tad ir ieslēgšanas, izslēgšanas poga. Te mums ir tāds tā kā automātiska attaisīšana, kur mēs varam apmainīt bateriju. 18650 ierastais visiem izmērs. Šādi te mēs bateriju izņemam ārā. Te tāda auduma lentīte, ja, kas mums palīdz šo te darbiņu izdarīt. Arī šeit ierīci salādēt un pārlādēt video un foto. Augšā mums ir izvēles poga, ja te ir palielinājums, ierakstīšana foto video, šeit mums ir meņo. Objektīva fokusēšana, ja, tad šeit te mums atrodas un šeit ir attālu mērītājs. Attālu mērītājs ir pieejams tikai ierīcēm ar 480 un 640 sensoru, mazajām ierīcēm ar 256 nav. Vēl viena atšķirība būtiskā, tad 480 un 640 sensoram ir jau ar lielo izšķirtspēju ekrāns, kas ir 1900 pa horizontu. 256 mums ir 1024, kas patiesībā arī priekš tik maziem sensoriem diezgan daudz. Mums ir 256 sensors ar 11 mm objektīvu, tādam līdz puskilometra redzēšanai 16 mm objektīvs ar 256 sensoru. 480, tas ir retāk sastopams citiem ražotājiem, pārts ar to ir interesants, 480 pa horizontu, un te mums ir 35. lēca. 35. lēca mums ir arī ar 640 sensoru. Te mums arī ir attālu mērītājs, kas strādā līdz kilometram, 50 mm objektīvs, 640 sensors. Ar šo mums jau vajadzētu pamanīt briežu izmēra objektu uz 2 km, 600 metriem. Jā, nu tad, ja mēs skatāmies vismazāko, mazākiem īstenībā visiem vienāds ārējais diametrs objektīviem. Un šeit mums ir vislielākais 50. Nu, tad korpus mums absolūti identiski ir. Mums atšķirās vienīgi paša objektīva izmērs. Lāciņš, jā, brīvi krītošs, bet izrādās arī pie magnēta pievelkās klāt. Kas ir labā lieta, jā. Tad te interesanti, ka tie magnēta poli ir tā, ka viņš tā kā šādi. Citiem ražotājiem ir šādi, šim ir šādi. Tad šajā vietā, bet arī rokas siksniņa, latviešu rokai arī der. Un te mēs varam arī regulēt ļoti vienkārši rokas siksnes garumu, un arī pats galvenais, ka mēs ļoti ātri varam pievienot kakla siksniņu. Nu, bieži vien ir situācijas tādas mežā, mums viņi karājās kaklā, ātri vajag noņemt nosties, skatīties, meklēt, ja, tad tā arī tāda forša lieta ir. Nu ko, tas pa korpusu un specifikāciju dodamies tālāk dabā un skatāmies, cik tad tālu ar šiem te Pard Leopard mēs varam pamanīt mediamos zvērus. Nu ko, esam atpakaļ no testiem. Jautājums tev. Kādas sajūtas pa ierīcēm, kā pogas, kā darbība? Pārsteidzošs korpus, kā nevienai termokamerai, ļoti kompakts. Tiešām ļoti kompakts. Rokās pilnīgi nejūtās, liekas, ka biezs cimdiņš rokās ir. Vēl ko es ievēroju, akumulators ļoti stabili mīnusos, nostrādāja tās 2-3 stundas un pat nenokritās. Interesanti, ka mazākajiem modeļiem ir iebūvēta atmiņa, savukārt šiem lielākajiem modeļiem ar 480, 640 ir jāliek atmiņas kartē. Un pa atmiņas karti vēl viens stāsts ir tāds, ka 16
16 gigabaiti mūsu gadījumā tikai aizgāja, tā kā ņemiet to vērā. Ja nopērciet termokameru, tad pērciet 16 gigabaitus un tad jums viss izdosies. Man bišķiņ likās, ka tās pogas man tumsā bija grūti noķert. Droši vien, kad ilgāk palietojot pie tā pierastu, bet vienkārši, ja tu esi ar cimdiem, viņas ir tiešām bez reliefa. Patīk tas, kad ieslēgšanas poga visiem pārdiem sēnos izdalīta un to tu vienmēr noķer. Tumsā mēģināja to bateriju taisīt vaļā un mainīt. Tas ir tas bišķiņ piņķerīgs moments, jo tur sanāk, kad te ir tāda, tā kā lentīte, ja? Tad vienmēr jāatcerās, ka ir jāuzliek tā, ka tā lentīte ir apakšā un tad tu viņu izvelc ārā. Un reizēm gadās, ja tā lentīte paliek otrā pusē, tad, diemžēl, nevar dabūt ārā. Tas tāds piņķerīgs. Bet kā bija ar datu pārlādi? Kā tu dabūji no viņiem ārā? Nevar ar USB dabūt laukā materiālu. Tev ir obligāti jāņem laukā atmiņas karte. Šiem mazajiem diviem var, kuriem nav atmiņas kartes, kuriem ir atmiņas kartes, tev ir jāizņem atmiņas karte, jāieliek datu lasītājā, un tad tikai tu var izlikt laukā informāciju, vai arī caur telefonu aplikāciju. Ceramies klāt spēlēt, tad jautājums Linčināk jums un Linčināk viestaram. Mēģināsim uzmini termo, kurš ir kurš. Reku, tad pirmais ir 50 metri, visiem sākotnējais palielinājums ir. Ok, tad mēs skatāmies uz silto, ja? Jā, uz silto. Tā, ko tad mēs te redzam? Man tā liekas, ka ļoti viegli uzminēt ir tā, ka augšā pa kreisi mums ir 11, 256, augšā pa labi mums ir 16, 256, respektīvi 480 ar 35 lēts ir apakšējais kreisais, tad centrālais mums ir 50 ar 640 un apakšējais labais ir 640 ar 35. Šis augšējais ir 480 35. Un šis apakšējais ir 16. lēts. Mazākā displejā es skatījos, un tad tas varbūt tā likās, jā. Bet, attaisnojums vienmēr varam atrast. Jā, bet 50 metros viss ir skaidrs, viss ir saprotams tā kā. Arī 50 metri tikai divreiz palielinājums visiem. Labi, tad 11. mums ir augšējais labais. Tālāk 16. mums ir apakšējais kreisais. Tālāk tad 35, 480 ir centrālais, un tad 640, 35 kreisais augšējais, un labais apakšējais ir 50, 640. Divi no pareizi, vidējais un kreisais augšējais sanāk. Es tā arī domāju. Viņi ir otrādāk, sanāk augšējais kreisais 780, 35 un pa 640. Sanāk vēl divi nepareizi, kas tāds ir? Kaut kā pazaudējis es savu močo. Nevari uzminēt visus. Ejam, uzmini trešo. 100 metri un 3 reizes palielinājums. Okay. Tā tad apakšējais labais ir 11, augšējais labais ir 16. Tālāk tad apakšējais kreisais mums ir 50, vidējais kreisais mums ir 35, 480 un augšējais mums ir 640, 35. Ko? Atkal kaut kas nepareizi. Atkal šie divi ar vietām. Jūk, jā, tad ir 480, 640, 35. Jā, 35. lēts testē. Ko lai saka, ļoti labi rāda nav. Bet, jā, tā kā uzrakstiet komentāros, cik daudz jūs uzminējāt, jo Viestram šoreiz tā šokā gāja. Nekas. Mums ir jāuztais kaut kāds, tabuliņa, kur varam rakstīt, cik daudz ir uzminēt. Un tad ejam uz augstumu uz 50 metriem un tad apskatāmies, kā tad viņi rāda. Un vai ir atšķirība tad lekt uz kaut kādu citu modeli, vai var tad visi viņi ir vienlīdzīgi. Kur ir 50 metri. Visi skaidrs var pamanīt medījamo zvērus pietiekoši labi, ja. Trofeja ir vai nav atkarīgs no laikapstākļiem. Es teiktu, ka 256 kā tāda minēšana sanāk. Bet, kas ir ar 35 objektīviem un nerunāja pa 50, ļoti labi redz, jā, un arī, var paskatīties, 50 izteikti ir arī meža fona redz, 50 ļoti labi rāda. Un arī trofeja pasties, un tur jau mēs runājam arī, tur izvērtēšana, es domāju, jo tuvi ir tā, ka... Jā, visi skaidrs. Tiem, ka bija 600. sensors, 35. es teiktu, ka var labāk izvērtēt nekā 480. Bet, redzēt abos, protams, var viņas. Bet, ja mēs ņemam pa mazajiem sensoriem, 250 sensoriem, tad tur tā švakāk viņus, un 16. var redzēt, kad ir. Jā, un 11. Es teikšu, ka praktiski nevar, jā. Bet, tiem ragiem dabā ir visādīgi, ja tas ragus noliec par kādu citu dzīvnieku fonu, tad noteikti viņi izcelsies, jo tad tur tā.
Un arī pupus var labi redzēt 50 metri. Jā, tā kā. Un arī šiem mazajiem, redzi? Jā. Sanāk, ja tu bez medīja tikai uz cūkām eji, tad... Jā, ar to var strādāt un nekāda vaina. Plēsē ir tāpatām, jā. Interesanti, kad 435. viņš tumšāka bilde viņam ir. Jo iestatījumi visiem ir vienādi salikt. Tad arī siltums tev uz 50 metriem. Tagad ir. Bet interesanti, kā reku, tas 435. viņš tā kā skeletu uzzīmē viņiem. Jā. Es kad būs tuvāk līdz, redzi? Piezīmē kaut ko klāt, jā. Redzi? Jā, interesanti, jā. Kaut kāds savādāk tur tas aprīķins, jo īsumā viņiem ekrāni visiem vienādi ir. Jā. Un tas nozīmē, ka tur katram sensoram tur bišķiņ savādāk matemātika, lai uzbūvētu to bildi. Nu, jautājums to 50 metros, nu tad, ko tu izvēlētos 50 metros, vai ir vērts kaut kur mainīt, vai kaut kas jau atkrīt? Protams, ka vislētāko. Nu, ja tev uzdevums 50 metros, un kāpēc maksāt vairāk, jo tur šis bija kaut kur 500-600, ja? Jā. Cena 500-600, jā, nu tad šitien jau ir 2 uz augšu, nu tad tu iztērē, tur 4-5 reizes mazāk naudiņu. Nu. Šis ir 100 metri. Nu jā, tad 256 ļoti atkrīt, bet, pamanīt var. Un cūkas atšķirt arī var brieži no, piemēram, reko, ka ir tas, ko tu esi minējis, vai var vilku no buka atšķirt. Nu, man liekas, ka tā var diezgan vienkārši uz 100 metriem. Liekas palielinājums. Deri trofeju var redzēt ar 35 un 50. Un cūkas arī var atšķirt. Es teiktu, ka tu, ja tu jautā, piemēram, tur pērnais vai cūku mamu, arī tiem mazajiem 100 metros. Baigi tumšā tā bilde, baigi interesanti. Nu jā, tur vienkārši ir skaidrs, ka visām termokamerām viņiem spēlē tas siltums uz to fonu. Ja skaties uz leju, tad ir savādāk, ja uz augšu ir savādāk. Un, teiksim, tiem, kam lielie redzeslauki ir, tad tie noteikti pamaina vairāk fonu, vienkārši plašāks redzeslauks. Un te interesanti, ka par plēsējiem parasti stāsta, kad vai var atpazīt, un kā tev pieņems 100 metros. Vēl var saprast. Viena lieta ir, es saku, ka plēsējiem ir uzvedība, ja? Un tomēr var redzēt, ja ir blakus 2, tad var saprast, jā. Tur tīri pēc uzvedības, lai gan 11. jau tur ir tā, kad... Grūti jau. Jā. 2 desiņas peld. Nu jā. Pieņemsim, ar viņiem cūkas var atšķirt. Ja tu ej cūku medībās, tad tev no turnīša sēžot 100 metri, man liekas, pat mazākā pilnīgi pietiek. Protams, uz trofeju neredz tādas lietas, tu nevar pamanīt. Tev redzēja, ka 16. bišķiņi ir tāds, iezīmējās nedaudz. Un reku ir 100 metriem siltums. Šeit jau sākās tādi jautājumi, jā. 11. lēce jau ļoti grūti saprast. Kas tas tāds ir? Un tad iedomāsimies tur zaķis, lapsa, jenots, varbūt kaut kāds pērnais, viens pats sivēns skraida. Tur jau varētu būt tādi jautājumi par pārējiem. Visiem ir diezgan skaidrs. Tad jautājums tev varbūt par tiem pašiem 100 metriem. Tad 100 metros vēl projām visi turās spēcīgi, vai ir jau tev atkrīt? Es aizēju 16. Uz 16. Sanāk, šis tēs 100 metros visi jau jāatkrīt. Jā, tur. Noliksim viņu priekšā, ka visi 100 metros nav vairs. Bet, ja skatījās, ka atkal augstumā tur cūkas, tu varēji kā redzēt, tad kā atpazīt. Varbūt, ja turnītī tu sēdi un tu jau zini, kas tev tur nāk. Var lietot, jā. Bet, ja jāsāk medīt mazai plēsēji, tad tur skaidrs, kad viņš atkrīt. Tad ejam uz 200 metriem augstums. Divreiz palielinājums. Tad jau uz 200 metriem jāsaka, kad izskatās, ka no tik maz pikseļiem sastāv arī tas 16, kad, labi, šis nav tēmeklis, un te nevajadzētu domāt, kad ar to šaus un medīs, bet, tur jau rodās, ka, tā īsti nevar saprast, tur tas siluets var būt jebkas. Tā, ja mēs tā nezinātu, tad tur ļoti daudz ko var izspriest nepareizi. Kaķis vai kaut kāds. Jā, mājas suns vai ruksis, tur tā, tad jāsaka 200 metros, tad šito jau noliekam maliņā. Bet varbūt tev siltums vēl parādīs sev, kad liekas, ka uz siltumu tad vēl var. Labi, vēl padomās. Vēl vajag atstāt. Rekun, pieņemsim arī tev palielinājums 3 reizes. Tā kā no sākotnē 3 reizes lielāks. Ko tu šeit saki, pieņemsim, ja mēs runājam par cūku māmu no kuili, vai var atšķirt?
Nu, jā, tad 256 pilnībā atkarīt, jā. Tur tiešām nevar saprast. Cūku mamma no kuģa pat. Jāsaka, vai ruksi var saprast, ja atšķirt no kaut kāda buka vai kaut kur, jā. Viņš ir 50 mm lācai un arī 640-35, ka tu vēl var redzēt arī, kad ir pupi. Jā, ar tiem vēl strādāt 200 metros, pilnīgi noteikti, jā. Interesanti. Pieņemsim tev uz 200 metriem maksimālais palielinājums, ko saka plēsējiem, kas pieņemsim 640. 640, 408 tur, jā. Tur diezgan jau kaut ko var izcicināt, jā. Tad uz siltumu, uz 200 metriem. Jā, tad tur izskatās ļoti niecīgi. Ļoti niecīgi 256. Pat ļoti, un īstenībā šeit es redzu arī 480, paskaties no kādiem kubiņiem sastāv, jau tur arī tāpatām, nav baigi detalizēti. Tur tas Norvēģijas eņas sunīts ir tāds, labi, viņš to skelē, to projām cenšas zināt, kas ir interesanti, bet, jā, tad tādās detaļās ar siltumu jau tur bišķi tāda samulstoša, jā. Es tev beigās arī parādīšu, ka es pamainīju 50 kontrastu, kas ir, tur svarīgi, pēc tam arī tāda nianses, ko var pievērst uzmanību. Jo šeit sanāk, ka 480-35 viņš ir kontrastēnāka bilde, kas nozīmē uz vienādiem iestatījumiem viņiem vajadzētu spēlēties, tad uzreiz ar kontrastu, ar spilgtumu un tā tālāk, kad vienlīdzīgos iestatījumos viņš sanāk ir kontrastēnāks nekā šie divi. Tad jautājums tev uz 200 metriem. Uz 200 metriem, protams, jāsaka tā, es šito palieku jau maliņā, ja? Tā kā es pagaidām palieku visiem trijiem. Tad uz 300 metriem augstums. 300 metri augstums, jā, maziņie ir ļoti niecīgi. Bet arī, ja mēs runājam par tiem maziņajiem, bet ja tev vajag pamanīt siltumu, nē, tu pamani. Jā, ja tur bariņš rindā skrien, tad tu skaidrs saproti, kas tas tāds ir, vai ne? Un es vēl iedomājos, pieņemsim, ja tev ir tāds monoklis, mazāk jaudīgāks monoklis, tu tādu siltumu pamani, tev uz plints ir virsū spēcīga optika, tu vari uzreiz jau tad, skatīties caur plinti un vērtēt. Varbūt arī, tā var darīt. Jā. Kad, ja tu paņem kaut kādu, pašu niknāko tur pa 6000 tēmēkli, tad tu tādu spējmantiņu paņem, kas ir pavisam mazais sensors, mazā lāca, lai tikai pamanītu. Jā, tieši tā, tur, kā saka, es visiem iesaku nepārklāties, lai tev vienu funkciju, vairākas ierīces nepildi. Tur viens ir distancei, otrs attālmērītē, trešais pamanīšanai, tur var gadīties, ka varbūt lielāk izšķirtspēja monoklim, tēmeklim mazāk, un attālmērītais uz monokļa vai uz tēmekļa, tur arī dažādi. Bet 35 lēts un 50, man liekas, tie ir labi arī, tu vari saprast arī. Jā, var. Jā, var saprast, ka tas ir būlis tāds jau krēpēm, tāds masīvāks, ja blakus ir kāda govs mērogam un tā kā nav tik traki. Jā, ar tie, kad iezūmo, kad 11. un ja 11. Tur debils muciņas izskatās, ne? Vai kāds akmentiņš aizmirsts vai kaut kas, jā. Esam citi 50 metros trofeju vēl, 300 metros ar 50 no lēns vēl trofeju iezīmējis. Jā, un arī paskaties, mēs redzam logotipus virsū uz tā folija. Tas nozīmē, ka, tā 50 tā tomēr pienes mums vairāk informācijas. Un arī tāpatām tas meža fons. Īsumā meža fons liekas, ka nav svarīgs. Reizēm tas ir svarīgs. Piemēram, tur šai pa ruksis aizskrien vai kaut kur tur iekrīt grāvī un tev vajag norientēties pret koku. Tad jā, termo redzi, vai kur tās bērs vai tā līkā priede un tajā virzienā ej un tad tev vienkāršāk. Ja tur 480 arī labs jas te redz. Interesanti, ka 480 tās sensori tikai pardam. Neviens cits ražotājs, cik mēs šobrīd esam testējuši, nepiedāvā tādu. Ir parasti 384 vai 640, tas ir tāds interesants, jā. Un viņš diezgan labi arī sev pierāda tādos 300 metros, tāds līdz ar nagiem, bet... Jā, var strādāt. Kur arī siltumu parādījuši tie paši 300 metri. Kā bija 480, bija pieejams ar attālu mērītāju? Jāpastāsti. Kurš labāk var pastīties? Jā. Salīdzināt. Premium optikas, jā. Uzreiz tu redzi visu modeļu klāstu, tu redzi uzreiz visu specifikāciju ātro un arī tāpatām tu vari paskatīties, cik kurš maksā. Tev nav tur jāskatās uz visiem kopējiem modeļiem, sevišķi vairāk ražotāji, tā ir tāda ērta lieta, jā. 435 ir ref arī. Jā, ok, jā, 35 objektīvi, tad jā, labi, skaidrs, jā. Un dabūt arī ar attālu mērītāju, jā, izem vēlreiz siltumam. Nē, 11. 16. jau tur ir tāds. Tur nevar saprast, tur, kā saka, transformātors uzsilas varbūt, jā, vai cilvēks tur steigā. Bet 480 maksimālajā palielinājumā vai pirmspēdējā palielinājumā var redzēt tos pikseļus, kvadrātiņi. Jā, tur kaut kāds algoritms, kas parūpējās bišķiņi.
paspilgtina šķiet viņas. Nu, protams, ka tie dati nav tik daudz kā 640, to var redzēt, bet, nu, pamanīt var. Es to gribēju vēl parādīt, viņš pēc 50 lēcu, es pamainīju kontrastu viņam. Sanāk daudz zemāku pagriezu kontrastu, mazēju uz minimālo. Un tad viņš širādu bildi parādīja. Ok. Un Tas ir samazināts vai palielināts? Samazināts. Ok. Ļoti samazināts kontrasts. Un tu ļoti labi pamani. Un ļoti labi arī izvērtēt var. Jā. Un tas arī nozīmē, ka atkal visu laiku vajag pievērst uzmanību kontrastam, spilgtumam un spēlēt violi tur visu laiku. Jā, un jāsaprot, ka katram ražotājiem tas ir savādāk gradācija, savādāk, citur līdz 10, citur līdz 5. Šitam ir, man liekas, līdz 60 spilgtums, un pa vienam tu tagad klikšķini. Tur visu nakti mežā var pavadīt vienkārši izmēģināt katrā uzstādījuma amplitūdā. Bet man liekas, ka baigi fantastiski rāds 30 metriem, vai 300 metriem 50 lēcē. Un arī tu vari saprast suns, viss, nu. Jā, un arī galvenais fona koki, kas tur ir, nezinu, tur kilometri vairāk attālumā, jā, tā kā jā, labi bildi. No, 300 metros atkrīt kāda ierīce, vai tad mēs pie 480 vēl paliek spēcīgs 300 metros? Jā, man liekas, ka 300 metros visi trīs rāda un pietiekoši informāciju tu saņem. Un tur var būt 300 metros tie ragi, bet tas atkal tur tādi laikapstākļi, fons un sezona, tad tur ir jautājums, jā, bet visi trīs gan labi rāda. Bet tad šities, tas saka 300 metros, tad paliek? Jā, 300 metros, es tā domāju, īstenībā, ejot tālāk, kur 35, 50 un var citiem ražotājiem 60 lēci būs, tur liekas, ka to distanci jāstiepri līdz puskilometram. Varam palielināt kaut ko atmest, jā. Nu, tad jautājums tev. Esam izgājuši cauri gan kastītes ietverā, kas ir iekšā, gan cenas, gan arī specifikācijas, gan arī testējuši un salīdzinājuši. Jautājums tev ir, tad kuru varbūt tu izvēlētos, kuru tu ieteiktu un kuru ir domāt kādiem apstākļiem? Man liekas, ka Leopard sērijai tas unikums, ar ko viņi atšķirās no citiem, ir noteikti kompaktums. Tas, ka, pieņemsim, ka šitiem te man ir jāciņi, ja? Es viņu ielieku iekšā, visas viņas vairāk nav. Bet ko es pamanīju, respektīvi, ar 35 objektīviem es to varu izdarīt, un es varu izdarīt arī to ar attālu mērītāju, jo attālu mērītājs ir ļoti maziņš. Tā. Savukārt ar 50 mums jau rodās problēmas. Un tad bišķiņ pazūd tā korpusa ideja. Ja? Es viņu nedabūju iekšā. Es arī virsdrēbiem skatījos un tā. Un te viņš jau iziet ārpus rāmjiem, un es domāju, ka te arī nedaudz būtu grūtības, ka tev tas vāks varbūt un ļoti tuvu ir pats attālu mērītājs pašam tā kā objektīvam, ja rokas liek klāt. Un es teikšu, no šīs sērijas noteikti mani favorīti ar 35 objektīviem. Viss ir tas, kad, cik tu vēlies iztērēt, ja? Un tad tur skaties vai no otru, vai no 640 vai 480, attālu mērītāju vajag vai nevajag. Par attālu mērītāju man viedoklis ir tāds, ja tu medī līdz tiem 200 metriem, tad tev pilnīgi pietiek ar attālu mērītāju uz monokulāru, un tas pat ir vajadzīgs, ja? Jo tad tēmeklim attālu mērītāju vajag manā skatījumā tad, ja tu izmanto balistiku. Bet, pieņemsim, cenas ziņā 300 eiro atšķirība viņiem ir. Jā, bet ar attālu mērītāju. Ar attālu mērītāju ir 1500 eiro, aptuveni tā cena ap to. Un tas sanāk 1800 un sanāk tev 300-400 eiro atšķirība. Jā, bet procentuāli tas ir diezgan daudz. Jā. Tā ir 1/4 daļa. Tas ir diezgan daudz, jā. Pa vienu pa tādu cenu tu var nopirkt ātrās tranšēnas, klusinātāji var nopirkt, ja. Munīcija daudz sanāk, un arī, ja tu skaties uz kaut kādu digitālo tēmu, kaut vai no parda, tā ir no puses cenas jau no nākamā pirkuma. Tā kā ir par ko padomāt, jā. Un tad visbeidzot, es uzskatu, kādas ir tās platības, jā. Lauksaimniecība un ir platības jāsargā, tad vajag to 640. Ja tas ir nomas platības valsts mežos, kur mazāk ir lauka, vairāk kaut kādi tur pudurīši un tādi, kā saka, pļaviņas mazās meža, tad, 640 nebūs, kur ieskrieties. Un tad jau varbūt tajā brīdī arī par šiem te var padomāt, un ja tev ir labs tēmēklis, tad varbūt pat pietiek pavisam maziņā, jo cenas ziņā viņiem arī reķinies, tur cena ir, cik viņam ir sanāk, 600 eiro. 600 eiro, jā. Vienīgais tas, ka šiem te nevar dabūt attālu mērītāji. Jā, taisnība. Tas ir tāds moments, tad vienkārši jāzina ļoti labi savas platības un arī. Bet, es arī, vēl joprojām daudz mediju ar bisēm mediju arī tumsā, jā, tā kā tur, tad, ja tu nevar aizsniegties tik tālu, kādu jēgu redzēt tik tālu, jā. Arī, jā. Tā kā viesturs ir atkal uzdod jautājumu, kuru viņš izvēlētos, viņš saka, varētu šito, varētu to, un atkal dažādas distances, dažādas situācijas. Es saku, tas tā kā automašīna ir pa pilsētu braukā ar citu, ja jābraukā visu laiku garas gabals šoseis cits, ja bišķiņ jāpabrauc pa lauku ceļiem atkal cits.
aparāts un tā. Bet es teikšu vispārībā, man patika 35. objektīvs ar vai bez attālu mērītāja, jo vienkārši es redzu, ka šim korpusam ir ļoti unikāla tā kompaktā doma. Ja? Es domāju, tāpēc arī šeit komplektācijā nebija čehola, ja? Ka tu viņu vari ielikt sev krūšu kabatiņā un ar viņu strādāt. Ja tu gribi zināt, tad kuru izvēlēties tavām situācijām, jo Viesturs jau te izstāstīja dažādas, un ir vēl dažādas unikālas situācijas, kuras atkal varbūt kaut kāda viena cita specifiska kamera varētu derēt, tad noteikti ierakst komentāros vai sazinies, vai uzrakstīja WhatsAppā, vai uzzvani, un Viesturs tad tev izstāstīs arī par milikelviniem un visādām citām fizikas īpatnībām viņiem. Lietām, jā, un kas kuros apstākļos ir labāks. Tā kā tā. Nu, tad tiekamies nākamajā video un nekautrējies uzdot jautājumus, jo ražotāji ir ļoti daudz un izvēlēties ir ļoti daudz, un mēs esam tiešām jau uz doto mirkli daudz iztestējuši, un mums ir viedoklis, un mēs tev varam noteikti palīdzēt. Čau!